Es gribēju arī mazliet pateikt, ko tad reāli darīt. Būtībā tas, kas mums ir valstīm no tā, kā mazliet tāds raujam pīrāga gabaliņus un mēģinām klepināt to kūku kopā un ja nesanāk, ir svarīgs, ka mums ir jābūt vismaz kūkai, un tad mēs viņu dalām. Tas nozīmē, ka ir jābūt Latvijā mazo vidēju platformai, kurā ir gan saturs, gan procedūras, gan mazo vidējo šīs mikro uzņēmumu biedrības, nevalstiskās organizācijas tiek jautāts viedoklis, kā šis konkrētais normatīvais akts ietekmēs mikro biznesu. Tad ir konkrētās programmas, kā piemēram šī mazo vidēju atbalsta programma uzsācējiem, tad ir jābūt arī noteikti, kā atbalstīsim un atvieglosim administratīvas šķēršļus arī tiem, kas reāli jau darbojas, un ko es ļoti gribētu akcentēt šobrīd, kad uzņēmēju gara audzināšana jāsāk jau no 1. klases. Un tas, ka šajā mācību gadā ekonomika ir ielikta kā izvēles priekšmets, vienkārši ļoti labi demonstrē pašlaik attieksmi, vai Latvijai ir vajadzīgi uzņēmēji. Jo skatoties arī tās, kurš 4. klasē mācās sociālā zinībā, jāsaka par uzņēmēju garu, ir viena sadaļa. Un ja skolotājs, kas pasniedz ir psihologs, tad es varu iedomāties, kāda interpretācija. Piedodiet, uzaiciniet uzņēmējus uz skolām un jau sākiet mācīt bērnam, ka tā nauda jānopelna un ieguldīt savā biznesā. Kāpēc Amerikā ir biznesa? Un šajā gadījumā es gribu teikt, ka mērķim Latvijā ir jābūt kā nodarbinātības veicināšanai, nevis bezdarba veicināšanai. Un mums ir jākopja ābēdārs, nevis viņš ir jāizcērt. Es domāju, ka mums kopā sanāks. Paldies jums! Paldies! Interesanti, ka man nav neviena jautājuma jums. Tā, tas ir par lūzeriem runājot. Man liekas, Silikona ielajā tur patiesībā ir bišķi savādāk. Tur cilvēki ar ārkārtīgi lepnumu stāsts, cik daudz reizes viņi ir veidojuši jaunu biznesu un visbiežāk viņi satiec tieši tajā brīdī, kad viņi atkal veido kaut ko jaunu. Jo vai tik ne Winstons Churchills vai kāds cits no vecajiem labajiem ceļiem bija teicis, ka uzvarēt nozīmē tieši vienu reizi vairāk piecelties kājās, nekā tu esi nokritis zemē. Tā, man liekas, ir tā īstā motivācija. Bet tagad es došu